Šodien testējām 3 riepas no Michelin grupas. Tas ir Cross Climate, Alpina 5 un Tiger Winter riepu. Cross Climate riepa ir vasaras riepa ar ziemas homologāciju, ar kuru tu drīksti braukt arī pēc 1. decembra visu ziemu. Tas ir priekš mūsu laikapstākļiem Latvijā ļoti labi, jo, kā mēs zinām, nevienmēr ir sniegs ar 1. decembri un mums nav jādeldē ļoti labas ziemas riepas. Tad mēs veicām testus par dažādiem segumiem, slapju slidenu un tādu kā sniegu. Tad jā, Cross Climate riepa bija riepa, ar kuru teiksim, slapju segumu bija vislabākā, jo viņa tomēr ir vasaras riepa, viņa ir cietāka. Tad Alpina 5 bija ļoti līdzīga. Tad Tiger bija tāda, kura diezgan daudz slīd un īsti mašīna nav kontrolējama. Uz bremzēšanu Cross Climate arī bija vispārākais, tāpēc, ka arī viņai ir tāds kā protektorā zīmējums, kas spiež ūdeni ārā. Un, protams, atkal Alpina bija 2. vietā un Tiger bija 3. Tad uz sniega, jā, diemžēl uz sniega Cross Climate nebija tik spējīgs kā tās abas ziemas riepas, jo tomēr vasaras un ziemas riepā ir diezgan liela atšķirība gan gumijas sastāvā, gan arī protektoros. Tāpēc, jā, uz sniega vislabākais, protams, ir Alpina 5, tad bija Tiger, kas ir arī ziemas riepa, un Cross Climate, diemžēl, bija 3. Jāatzīmē tas, ka Cross Climate riepa tomēr ir vasaras riepa, un, protams, uz sniega viņa var nebūt tik laba kā ziemas riepa, bet priekš mūsu Latvijas laikapstākļiem es uzskatu diezgan laba riepa, jo arī viņu, ja prātīgi un saudzīgi brauc, var braukt arī pa sniegu un ledu. Tas ir atkarīgs viss no braukšanas veida. Piemēram, ziemā, ja ir kārtīgi ziemas braukt ar Alpina 5, tad, protams, vasarā, piemēram, tādi ir šādi laikapstākļi kā šobrīd, kad ir augsts, bet nav sniega, tad, protams, labāk braukt būtu ar Cross Climate. Tu saudzētu riepu, viņa tik daudz nenodiltu kā Alpina 5, jo Alpina 5 tomēr ziemas riepa, viņa ir daudz mīkstāka un viņa ir daudz vairāk dilst. Protams, katram cilvēkam pašam ir jāizlem, ar kādām riepām braukt, tas ir subjektīvs vērtējums. Un, ja man kādam būtu ieteikt, tad es ieteiktu, protams, pilsētā pie šādiem laikapstākļiem braukt ar Cross Climate, un, ja tu dzīvo ārpus Rīgas, vairāk uz laukiem, tad tomēr labāk būtu Alpina 5.